Netālu no Liepājas Grobiņas pagastā atrodas jūras staļļi, kas līdz šim bija zināma kā vieta, kur doties izjādēs ar zirgiem vai pavizināties divričos. Taču šo pavasaru kā maziem tā lieliem tiek piedāvāta vēl kāda iespēja aktīvai brīvā laika pavadīšanai. Tās ir divas gaisa trases, kas ierīkotas turpat pagalmā augošajos simtgadīgajos kokos. Trase radās jau kā sekundārs pasākums, jo sākumā vienkārši veidojām šo atpūtas vietu, kā teikt, mums ir 3 bērni, un mēs vienmēr visur esam bijuši lieki ar saviem bērniem, kur gājām, tur mūsu bērni visiem traucēja, visur krit uz nerviem, un tāpēc bija vienmēr jāizvēlās kaut kur, tā. Tas bija sen. Tagad bērni paši redz visu dara, un mēs tad arī izlēmām radīt vietu, kur būtu labi ģimenēm ar bērniem, kur varētu daudz bērni, rast sev nodarbības, un lai netraucētu pieaugušiem, kas savā starpā atkal atrod sev nodarbību. Ja? Un tad sākumā veidojam to laukumu ar bērnu atpūtas vietu. Ideju Siguldā noskatījām un secinājām, ka mūsu pusē tuvākais ir Ventspils. Un tātad mūsu cilvēki drusciņi ir apdalīti, viņiem ir tāli jābrauc. Un mums te piestāv tāds pasākums. Tā mēs labajur izdomājām Siguldā arī gar to trasi tur staigāt, ka ļoti labi iedarās. Redzat, viņi stiprinās. Skatieties. Spārnotā zirga trase atrodas 5 līdz 8 metru augstumā, ir 130 metru gara ar 7 dažādiem šķēršļiem, kā arī 2 nobraucieniem. Garākais nobrauciens 60 metri. Katram piedzīvojumu meklētājam tiek izsniegta drošības sistēma un ķivere, kā arī veikta instruktāža. Instruktori Laima atklāja trases sarežģītākās vietas. Es nostājusies kamerai priekšā. Viņa pati laizā. Celmiņi tur sākumā, tie ir tāds lielākais tas izaicinājums. Un arī šeit, kur ir par striķiem jāiet, tad ir vairāk adrenalīna. Adrenalīns ir, jā? Ir adrenalīns. Liāna posms, tas saucās, kā tām liānām jāturās. Bet ir dažādi. Vienam bail jau ir pat repēm, citam bail tikai laisties, tā kā tas ir kāds cilvēks, jā. Pieaugušiem ir ko pārbaudīt sev un savus bailes, tā kā ir interesanti. Bērnus no cik gadiem tad jūs laižat šajā augstajā trasē? Vispār mums ir tagad tās auguma izmērs no 1,50 m, bet principā ir, kur var aizsniegt līdz trosēm, tad arī laiž. Tad jāstāsta, cik bērns arī pats ir garš, cik ir vecums un cik pašam ir drosme. Cenšamies jau vecākiem. Jā, tikai tā kā pieaugušie arī klāt ir kāds, kas uzņemās atbildību par bērniem. Mazākajiem bērniem domāta vienradža trase. Liepājas ezerkrasta sākumskolas 4. B klases meitenes un zēni labprāt izmanto šādu iespēju. Tur vislabāk bija forši, kad tur tā varēja visur rāpties, tā kā līst visur, mēs visi kopā visur darījām. Bet nebija forši, tā kā aizgāja tur tajā tīklā, un tagad tur viss šūpājās. Bailes bija vai kas? Nē, tāpēc, ka tur viss šūpājās, un tad... Jā, neviens celāja, neviens cauri, jo viss gribēja šūpāties tur. Cita, ja baigi gribas to lielo trasu aiziet, bet nevar. Tu arī gribētu uz to lielo trasu? Jā, ļoti. Es tā bija, mēs negribas. Gribas baigi labi izklaidēties. Man vislabāk patika tas tīkls. Tas tīkls tur zivis ķēri vai kā? Nē, tāpēc, ka tur varēja forši pašūpāties un visi tur šūpājās un bija forši skrieb pa viņu cauri. Kā ar to trubu bija? Ar to trubu, nekas īpaši, es parasti tur līdu augšā, nevis cauri to trubu. Un kas tev patika? Tā mājiņa, kas tur ir, jo tur ir silts un tur nelido knauši. Kā tu jūties
Abas gaisa trases īstenotas ar līderu programmā gūto finansējumu, kas biedrībai Jūras taļi bijis pirmais Eiropas fondu līdzfinansētais projekts. Teikšu godīgi, es līdz šim biju visu laiku tāds mazliet eiroskeptiķis, ja? Neesmu tāds ar visām 4, bet nē, es neesmu pret Eiropas, bet man sveša nauda nekad nav tāda, šito piesaistīt bija diezgan tā jocīgi. Jo nekad jau neko laikam tā neticējās, ka tas tā var sanākt. Bet tad vienkārši paši izdomājām, vakarā sasēdās, ielēja kavu salu un pie datora un nepagāja neilgs laiks, kad bijām visu sarakstījuši. Aizsūtījām tā smaidot, jā, ka ne jau tas tur tā aizies, un pēkšņi atnāca atbildi, kad līdzekļi piešķirt. Un visa uzslava un paldies Grobiņas domei, kas arī līdzfinansējumu mums palīdzēja un nāca pretī. Uzskatu, ka principā projekts bija, es pat teiktu, ļoti veiksmīgi izvēlēts un izdomāts, un to jūs varat redzēt pēc tām laimīgām sējām, kas te riņķī skrien. Dienā mums ir šobrīd vidēji uz 30 līdz 50 apmeklētāju. Uzbūvēt gaisa trases nav nekāds nieks. No vairākiem pretendentiem izvēlēti atbilstoši speciālisti šāda specifiska darba veikšanai. Platformas ir tapušas kokos bez kāpņu palīdzības. Ja? Tie bija alpīnisti. Tie bija puikas alpīnisti, kas visi iekārušies striķos, visu skrūvēja, zāģēja, visu pilnīgi visu darīja tikai tā kā mērgaķīši karājoties kokos. Ja? Mēs vienkārši nenobrīnīties, bija visus dēļus cēla augšā bez nevienām kāpnēm, bez nevienām trepēm. Viņi paši arī notestēja, jā? Paši viņi visu izdarīja. Šo pavasaru mums jau bija trases pārbauda. Mēs nodevām pagājušajā gada septembrī. Un šo pavasaru martā bija, viņi paši arī atbrauc. Mums ir līgums par apkalpošanu. Visu pārbaudīja, visu savienojumus, visu un iedevu, kā teikt, zaļo gaismu šīs sezonas izmantošanai. Kā atzīst trases saimnieki, tad aktīvs dzīvesveids un kustība ir pamats pašu ikdienai. Līdz ar to jaunu ideju esot pār pārēm. Paši esat izmēģinājuši. Protams, mēs tā rīt rosim, izejam pa trasam. Jā. No rītiem kafiju padzer un tad, lai diena, tad iet uz trasi. Nē, bet vispār jau. Tiešām ir ko palocīties, jo tur visur ir, ir ko izlocīt, muguriņu un feini. Neapnīk. Tagad ir tāds āķis lūpā, ne ar tām Eiropas naudām varbūt, kad ir jau domas, ko varētu vēl papildināt, vēl kādu labumu gūt no Eiropas. Godīgi sakot, jā, mēs jau domas ir, mēs jau arī šobrīd esam iesnieguši nākošo projektu, jā. Vienu mums neapstiprināja, tagad ir atkal viens. Un galvā vēl kādi 6 vai 8 jau briest. Ja? Ja varētu 10. daļu realizēt no mūsu projektiem un domām, tad būtu ļoti labi. Forši un jautri.